Sveiks, lai dzīvo! Pagājušo nedēļu viens klientiņš mums piezvanīja un palūdza, lai mēs palīdzam viņam izvēlēties kādu mašīnīti. Viņam bija galvenie kriteriji, lai tas būtu universāls, pasvai gada, kā minimums 16. gads, un viņa prasības bija BMW, Mercedes, Audi vai Volkswagens. Un šoreiz mēs izlikām mūsu kustināšanu 3 universāļus. Diemžēl no Mercedes mums nekas nebija, ko mēs varētu nolikt uz strīpas šitiem 3, bet es viņam piedāvāju vienu no šiem variantiem. Vislabākais, protams, būtu BMW manā uzskatā, bet šajā kustināšanas sērijā mēs sapratīsim un jums prasīsim viedokli, kurš būtu vislabākais ieteikums klientiņam, kuram ir atvēlēti 15 līdz 20 tūkstoši mašīnas iegādē. Tā kā raksti tu komentārā visa video garumā, kurš liekas tev vissakarīgākais piedāvājums un kuru tu ieteiktu mūsu klientam iegādāties sev kā ikdienas auto. Un, protams, šito mūsu kustināšanas sēriju ir pieaicināts mūsu auto eksperts, žurnālists Peregars Peregons, Padbors, Monolīti. Lai dzīvo, sveiks. Nu, ko Monolīti? Jā. Reka, mums ir nolikt 3 aparāti. Klientiņam vai palīdzēt izvēlēties vienu no šiem. Kuru tu ieteiktu? Vēl kā saka, ka klientam kas interesē? Lai būtu ekonomisks vai dinamiskāks, vai... Man patīk Audi, jo viņš tomēr ir quattro, un dzinējiņš viņam būs 3 litru dīzelīts. Piedziņa šajā gadījumā klientam arī, protams, es uzprasīju, kāda jums vajadzīga piedziņa, pilnpiedziņa vai priekšpiedziņa vai pakaļas stumjošā mašīnīte. Nu, viņam bija vienalga. Viņš ir galvenais, lai komfortabla, dinamiska un ekonomiski tajā pašā laikā. Tā kā pa quattro šoreiz varbūt... Jā, ekonomijas ziņā, tad laikam viennozīmīgi būs Passatiņš. Bet, zin kā daram? Izkustinām un tad pateiksim gala lēmumu, ar kuru mēs sākam šo kustināšanu. Vienalga. Nu, startā mums ir sagatavot 2, Audi un BMW. Šim vēl nav uzlikti sarkani numuri, tā kā mums vienu no 2 jāizvēlas, BMW vai Audi. Tā vai sākam ar Audi, tu pie stūras un es ar BMW pie stūras. Davai, kāpēc ne? Jā, un šis būs 2018. gada 3-litrīgs dīzels, quattro S-lines un 200 kW jaudīgi dzinē. Šis būs 2019. gada Passats, 1.6 dīzels, un šis būs 500, neteikšu kāds. To izbrauksim ar Monolīti pie stūras, un Monolītam būs jānosaka, kāds dzinējs viņā ir. Tā kā klausies tālāk, ja tev šis interesē, un šis būs patiešām tāds sakarīgs piedāvājums BMW faniem, kuri meklē universālu, un, protams, Audi faniem būs šitas. Un Passatiņš derēs, principā, jebkuram. Tā kā lecam iekšā Monolīti un uzstartējam ar Audi. Audi vispār baltā krāsā ļoti skaists facelift modelis 2018. gada. Michelin Pilot 4 sporta riepiņā pareizajām virsū. Kā iepriekšējais saimnieks ir piedomājis pa saķeri, jā, un riepas tas ir viens no būtiskākajiem galvenajiem kriterijiem, kādā mašīnām jābūt labām riepām, jo tā ir tā lietiņa, kas notur mašīnu pie asfalta. Nu ko, ieslēņas sēdeklīši. Labi, ka nelīst. Lietatiņš sāk gāzt. Tā, nu kas te man negrīstais, kā pie cilvēkiem? Šitas ir īsts klasisks Audi. Alumīnijas, pusādas sēdekļi. Pusādas sēdekļi un Audi visvairāk patīk ādinieki, man ne līdz galam, bet pusādas sēdekļi man Audi markas mašīnīties visvairāk patīk, kā izskatās. Viņi arī savā ziņā viskomfortablākie un siltākie būs. Head-ups. Head-upiņš, viss kā vai? Sēdekļi ar atmiņu, Bose akordeona sistēma. S-line skaistā sporta stūrīte. Klimata kontrols, sēdekļi ar apsildi. Kāds talismaniņš iekšā atstājas lapiņa. Tev kas bērniņiem bijis no dārziņiem. Jā. Tā, kas mums sāks, kamēr motorīs nedaudz uzsildās, paskatīsimies, kas mums ir piekara pneimo vai nav. Tā, individual, set individual. Engine steering, adaptive cruise control. Pasi adaptīvā cruise control arī ir. Bet piekara parastā nav pneimo. Parasti pēc pieredzes Audi vispār paciets, kamēr nav pneimo piekaras, viņi tāda cietāk ir. Es ar tādu olreidiņu nobrauku. Tā bija pneimo, tas bija pavisam kaut kas savādāks. Kā ir pneimo piekara Audi, tad viss tie ir ļoti mīksti forši. Tur lietas jau kādas disks 20, 21, viņi visi mīksti un forši. Nu ko, izkustināsim šito. Un jā, rakstīsiet komentārā jūsu ieteikumus, kādus jūs ieteiksiet no šitiem 3 auto, vienu iegādāties mūsu klientam. Klients tāds, kā saka, nav prasīgs, bet grib kaut ko foršu.
Un braucis, laikam, cik es sapratu, ar Hyundai bija līdz šim kaut kāda laiciņa. Hyundais un Kia korejiešiem laikam bija pabraucis. Un tagad viņš kaut ko vēlās iekāpt kādā no vācu brenda aparātiem. Bet saloniņš dzīvs labs. Ļoti labs aparāts, 240 000 nobrauc, un mašīna tomēr 18. gada. Jā, tā kā sveiciens tiem Audi faniem, kuri brauc šodien 2005. gada, 7. gada Audi A6, kuriem spidometrā nobraukums ir 220, 250. Nu, nav viņi tur tie nobraukumi. Varbūt vienam no 100 ir, varbūt, bet pēc pieredzes visi A6, kuri 5. 7. gada nobraukumi zem 300, 99% visi ir, kā saka, patīt uz atpakaļ. Nu, все turies. Davai, paņeslot. Paņeslot. Monolīts, kā saka, atgriezies no Turcijas ar jaunajiem spēkiem. Tā, nu, reku bērni staigā. Neredz, reku bērni. Uzmanīgi. Bērni. Tā, nu ko, Monolīt, kamēr tu kustini. Bet no šitiem trijiem, ja man prasa manu viedokli, kurš man visvairāk vizuāli patīk, laikam šajā tieši to šitiem trijiem, tad Audi izdod pirmo vietu. Viņš tomēr S-Lines ir balts, smuki diski un facelifts. Man no visiem trijiem tad šajā gadījumā vizuāli dodu Audi uzreiz, kā saka, viena ballīte uzreiz klāt Audikam pulseņš. Kur laižam pa kreisi, pa labi? Apbraucam tikai pa labi, laikam labāk, jo tur ir bedrītes, mēs varam... Ņem pa labi, viss būs labi. Jā, tur būs pa bedrītēm, varēs izbraukt, višķi saprast, kā saka, īsto Rīgas ceļa būtība. Neskrien Monolīta ar 150, tu jau uz 79 jau nesties. Nu ko, šitas ir facelift modelīts, faceliftam atšķirās ātrumkotīts no ne-facelifta. Tad noteikti multimēdijas pati sistēma procesori būs svaigā, bet ekrāns noteikti tāds pats gan jau, ka būs. Vienīgi man liekas, ka nedaudz labāks asumiņš šitiem ekrāniem, bet nu, varbūt tikai psiholoģiski liekas. Pārējais salonā te baigi ar ko viņi neatšķirās facelifts no ne-facelifta. Bet jā, šitas ir pēdējais ražotais Audi A6. Kas viņš skatījās? C7 laikam, jā, šitas? C7. Audi A6 pēdējais 18. gads, jo 18. gada beigās jau laikam sāk ražot C8 Audi. Pareizi, nākamais. Šis ir C7, jā? Jā. Tātad, jā, C8 sāka ražot 18. beigā vai 19. sākumā. Jā, nu man pie Audi tāda pierasa, kā saka, man baigi patīk, kā viņi brauc. Vietas daudz. Vieta, jā. Universāls, jā, pat, ja BMW universāls, tad viņus parasti grūti pārdot, bet Audi universāļi no sava bariņa, visi, protams, skaidrs, ka Passats būs pirmā vietā universāls pārdošanas ziņā, tad baigi forši skrien, ne? Bet tad iet Audi noteikti pēc Passata un pēc tam jau BMW un tad tikai Mercedes, jo pēc pieredzes Mercedes universāls visgrūtāk ir pārdodams, BMW ir pārdodami, bet nu, katrā gadījumā BMW sedans daudz ātrāk izpēr. Bet ja stāvēs Audi sedans un universāls, tad tur jau tā 60-40% būs atšķirība, kurš ātrāk pārdosies. Un Passats ir jau, es varētu godīgi 50-50, ja ne pat 60-40, ka Passats universāli ātrāk pārdosies nekā sedans. Jo Passat viņus visi tomēr vairāk grib praktiskie cilvēki iegādāties, un tur neviens baigi nedomā, kā viņš izskatīsies. Skaidrs, ka domā vizuāli arī, bet tomēr universāls Passats ir visvielāk pārdodams no visa šitā bariņa. Tad jau iet Audi, jo Audi tomēr tāds salīdzinoši skaisti universāļi sanākuši. Kaut gan reku, ja skatās, ka BMWs 46. pikapiņā stāv universāli, 61. universāli cirkus stāv. Tāpat labi mīksta ripina pa šitām bedrītēm. Jā, zini, kāpēc vēl? Tāpēc, ka vēl riepiņas ir īstās Michelin labās virsotās, sasavēju iedod. Bet... Ja būtu kāds Pirelli vai Dunlops vai Bridgestone, tad viss miers mājā ir. Tās ir sakaltušas plasmasīgas riepas. Michelins jau pats par sevi forši mīgs. Bet jā, iekšā vispār braucam ar S-Line, griežamies tādā riņķī, braucam ar S-Line plus pakotnīti visu, ar ritošu arī cieto, un nepateikšu, ka super ciets. O, šitie te jūta. Tā kā šitādi ātrāk ir posmiņi jau uz asfalta, tad jau jūt, kad ir sportiskā piekara. Bet tāpat, ja salīdzina iepriekšējo modeli ar C6, nu tas ir, kā saka, daudz reizi cietāks. C7 kaut kā, nu, uzreiz mīkstāks tas, nu, ka Teslēnā nāk tā mašīnīte. Jā, šeit jau
skaists aparātiņš. Neteikšu, ka man tie Audi baigi patīk. Jūs jau zināt, ka es neesmu Audi cienītājs un pats savu Audi baigi negribu iegādāties, bet šitas Audi, jo tieši šitāds, man patīk, kā viņi izskatās. Skaidrs, ka tas kabinetiņš varēja būt nedaudz interesantāks, bet šitā vieta smuki izskatās. Ja paņem tādu stūri, speedometru un to head-upu, viņš te viss tā smuki izskatās viss. Šitien No ārpuses arī ļoti labi. No ārpuses man viņš patīk. Balts, S-lēns, smuki izskatās. Ar facelift aizmūrēja optika nedaudz tumšākā standarta. Viņiem nāk faceliftiņiem. Tad no ārpuses viņš man ļoti patīk, kā izskatās. Opā! Opā! Klausies, bet labi skrien, ne? Ļoti labi. Bet tā jūta, ka cieci, ne? Nu, Sāka bedīškāk, jā, bet traki nav. Skrien. Šitas labi skrien. Trīnieks dīzels, 200 kW, iekavot 270 zirdziņu, laikam kaut kas tāds varētu būt. Man tās pats arī bija ties 200 kW un vēl ar failiņu, nu vispār ļoti labi skrēja. Ļoti labi. Jā, šitiem, ka failiņi iepūš to uzreiz kā 300 zirdziņi, 310 zirdziņi ir, un tas failiņš tomēr iedod to savu asumiņu no starta, kas piet pedālīti smuki, tad viņam pats startiņš. Jo tā pēram, lai saprastu, kā failiņš būtu pret šito, ja ieliksim monolītam sporta režīmu šitā. Sporta režīmā, un apmēram tāda sajūta, ka tu brauc ar failu. Kad iepūt failiņu iekšā, tad drives paliek tā kā tāds sportiskāks režīms. Viņš labāk sāk no nulītes braucienu griezīt, jo pašā apakšā būs foršākā. Failiņu, kā saka, nedomā. Cik ātrumiem kārbi ir šitam ātrumiem? 8 vai cik šitiem nāk? Faceliftam, ierakstiet komentāru, faceliftam atšķirās kārbas no nefacelifta, tā ieslēdzam, tā mēs nevarēsim pārbaudīt, ne? 3, 4, 5, 6 uz augšu neiet. 4. pagaidām, tālāk netiekam. Ierakstiet komentāru Audi, atšķirās kārbas, pirms facelifts no nefacelifta, jo šitas ir 18. gads, vai šitam savādā kārbiņa ir pret kādu, kas ir 2000, pirms tas pats 12. gada. No monolīta. Bišķi saka ieskrieties, lai pārbaudītu, cik ātrumi kārbi ir. Ātrumi. Mēģināsim. Man tas startiņš interesē. Davai, slēdzam. Baga, 7 ātrumi. Laikam 7 varbūt. Tālāk netika. Jābūt, man liekas, 8 šitiem. Moši 7. Nu, braucam, taisnīgi pārbaudīt, nav varianti. Nu, liekas, ka 7 ātrumi. Liekas, ka 8 jābūt ir. Bet tā, ja kāds izskata šito mašīnu kā pirkumu, tad ļoti iesaku, jo patiešām viss klimata kontrolīt, viss skaisti, melnas pogas, nav nekas saskrāpēts, nekāda skrāpējumi, SD karšu lasītājs, simkartu arī jau tiekšā. Kas mums te ir? Iespējams, ka pat servisa grāmatiņa. Nu, gribētos ticēt, ka šitam būs īsts nobraukums. Jo pēc tam... Akordeons Bozīte, jā? Jā, Boz akordeons sistēma. Jo pēc tā stāvot kāds ir kabinets, tad gribētos ticēt, ka 240 ir īsts. Gan jau, ka veči, kur dzītu šitādas šodien uz Latviju, notīkt arī šitādām uz 140, jo kabinetiņš ir patiešām tāgojam instants, monolīts pretējā iet. Nu, nē, taču. Monolīts dēm paklusā izšļūt. Jā, kabinetiņš aizmūrēja klimata kontroli arī. Nu, monolīti gatavs? Vienmēr gatavs. Jā, tā kā, ja tev, protams, patīk mūsu šitie video kustināšanas sēriņas, ieliec laiku, piesako, jo vairāk jūs sekojat mums, jo mums lielāks stimuls ir veikt jaunus vidīkus. Ieliec šitam vidīkam laiku, piesakoju, nošēro savam draugam aizsūtu kādu. Un, protams, ja neesi skatījies mūsu Turcijas sērijas, iesaku tās noskatīties pēc atsauksmēm, vismaz tā, ko raksta komentāros, visiem ļoti patīk. Bija pāris tur Kārlim jauni heitieši parādījušies, bet tā kopsumā atsauksmes un tā visa, kas saka statistiku, ko es redzu no otras puses, tad ir ļoti pozitīvi. Tā kā iesaku noskatīties kādu to sēriju no Turcijas. Un, protams, neaizmirst, ka mēs pērkam mašīnas, pārdodam, mainam, finansējam. Ja tev vajag auto kādu iegādāties ne tikai pie mums, Vācijā, jebkurā citā pasaules turītī, to mēs arī varam nofinansēt, tā kā droši sazinies ar mums. Un to mēs nofinansēsim. Un vēl kamēr monolīts kustina mašīnas, es gribu atgādināt to, ka mums vēl ir Telegram kanāls. Telegram kanālā ir apmēram 7000 sekotāji. Kā to atrast? Elementāri. Iet mūsu mājaslapā kārbiņā, uzspied uz, kas tur notiek monolīti.
uzspied uz Telegramu, reku no jauna parādīšu, uzspiedot uz Telegramu un pat tieši jau būsiet Telegram kanālā. Te parādās visas mašīnītes, kuras uzreiz parādās Kārbē mājaslapā. Kāds publicē mājaslapā mašīnīt, automātiski mašīna mocīts parādās Telegram kanālā. Respektīvi, tev nav laiks meklēt savu mašīnīti un tu gribi kaut ko atrast sev svaigu vai vienkārši meklē kaut kādu labu variantu par labu cenu un tu esi perekups, tad tev ļoti labi noderēs šis Telegram kanāls, kur kā publicē jaunu mašīnu Kārbiņā, tā arī parādās Telegram kanālā. Un, protams, neaizmirstam reģistrēties Kārbē mājaslapā un savu studējumus izvietot tur, jo tie visi ir bez maksas un rekupījums viens jau no lieliem plusiem, ka tavs auto parādīsies Telegram kanālā un uzreiz 7000 cilvēciņi redzēs tavu piedāvājumu. 7 ātrumi. Jā, tātad 7 ātrumiem. Tad iepriekšējiem man liekas bija 7. Man iepriekšējiem bija 7, es domāju, varbūt kaut kas tā Nē, kas nebūs, tā mainījies. Ko, laižam atpakaļ? Jā. Bet šitas ir īsts Audi. Es kuru reizi pārliecinos, kas iekāpja Audi, man nav nekāda interesēja, man šeit kaut ko pētīt, skatīties, kas te notiekās, kaut ko jaunu ieraudzīt. Piekāp iekšā un tu vienkārši brauca viņa. Tu nekas tev nenovērš uzmanību, kvalitīvi, klusu brauc, visi forši. Un tas ir tas Audi, kad es iekāpu kādā Korejietī vai kādā, nezinu, BMW, gribās kaut ko pastīties, kas tur atrodas, kur šītas mērsim papēdīt daudz, jo kā iekāpu, nu te viss ir, kā saka, saprotam, viss par rokā ir. Bet forši skrien, ne? Skrien labi. Kāds patēriņš? Bet failiņu vajadzētu. Pēc autocīņa jūtās, ka viņš gribētos, jā. Bet, cik tas failiņš? Failiņš šitiem kiepuši, protams, ka forši pasties, kāds ir vidējais patēriņš bijis iepriekšējiem saimniekam. Pasties, Manolītam Audi bijis, bet nezinu, kā to pastīties. Kas tas jau bijis, Jēzus Marija? To rullīt, reka būs onboard computer augšā. Ne jau datumu. Augšā, atpakaļ uzspied. Nu, ko tu pa Bluetoothiem aizgāja? Nu, tur aizpeldē viss. Nu, viss tagad. Nu, ne tur vēl tālāk aizgāja atpakaļ dod. Paga. Reka, spietēt virsū. Manolīt, nu tu ne to spēj, šito jāuzspiež. Reka, onboard computer. Un te reku skatīsimies. Nu, tas arī bija. Reka ir long term, 7,1 litrs. 20,000 nobraukt ar 7,1 litru patēriņu. Tā kā, un vidējais ar 41, tas tāds pilsēta šoseja bijusi. 7 litriņi diezgan labs patēriņš. Ļoti labs. Ņemot vērā to, ka mašīnai 270 zirdziņi un pilnpiedziņi. Nu, ļoti labi ieskrien. Bet pēc tā, kā saka, kad izbrauc uz trasi, pēc 90, varētu bišķi. Līdz pieredz pie saviem Kajaniņiem, 440 zirdziņiem, tad sāk te jau, kā saka, jau. Nē, tur savādāk, ka tomēr gaita uzreiz ar to failiņu, cita runamā. Failiņš, protams, ka cita dod labi negāza ieliec parastā režīmiņā, bez sportiem, vienkārši tā mašīnī tripā. Nu ko, nākamā mēs tur tās izdomāsim, kur labi, nākamā Bembīti izkastināsim, Bembīti numuru stāv virsū, brauksim BMW. Kāds zinējs, to noteikti Manolītam būs jāpasaka braucot. Jā, un šim cena, nu Manolīt. Cena bija jābūt ļoti labā. Jā, 15 495 eiro par 2018. gada Audi A6. Protams, jums atkal ir iespēja ierakstīt komentāri, tas ir dārgi, lēti, kosmos, pavelti, tas ir vai adekvāta cena. Manā uzskatā, kad 15 500 ir samērā laba cena, dārgāk viņi pārdot noteikti nevarēs, un lētāk likt arī nedrīkst, un nevar, jo tur jau ir 14. gada tirgojas arī pa 13, 12, 14, tomēr 18. gada mašīna ir, kā saka, vērtīgāka. Un dārgāk nevar likt, jo dārgāk jau pa kaut kādām 19 jau nākamajā modeļa tirgojas. Skaidrs, ka nākamo nedabūs tik labā komplektācijā. Ar S-lainiem vispār noteikti nedabūs pa 18 000. 19. Tāds šitīgi labi nokomplektēts nākamais modelis, noteikti maksās kaut kā 23, 24, lētāk nebūs. Bet bez S-lainiem, jā, noteikti, kad var kādu atrast jau C8. Tā, kurā mums nākamā rinda? Šeit bija. Tā ir atklēt jābrauc iekšā. Ko tu gribēji darīt? Redzējuši dejoja tikko? Jā. Kas tas tad tikko bija? Vispār bezšanais. Ot ir, jā. Ka iefilmēja viņa frizūra, pamainīja viņu uzreiz. Reka vēl stāv pabraukt višķi uz priekšu. Reka stāv leģendārais kupēnieks. Leģendārais kupēnieks. Un kas te pīkst?
Kāds atpakaļ gaitā. Leģendārais kupēnieks, jā, un kupēnieks ir atdzīvināts, izrādījās, viens hamuds bija nolicis nost un gaisa rāli pārāk daudz dzinējām. Tev, Manolīte, bijis tāds kupēnieks? Nē, šitāds man nav bijis, bet ar šitādu bija agrāk, kā saka, kad viņi bija topiņā braukājis. Vēl tie bija kaut kādas, tie bija urkas vēl tādi savādākie, tā kā siļka, tie baigi man patikās. Vecāks tas bija? Jā, ar elektro bija to jau. Jā, tas jau bija vispār nopietnējis. Jā, tas bija bomba. Kas tas bija ar elektro? Es atceros, bija mums, man mamma bija nopirkusi braķikam kādreiz to 2.2 quattro, kas bija līdz 88. gada bija. Sudraba krāsā bija faceliftiņš, jau tad bija vecāk, vēl tas bija pēdējais laikam gads, 86. 7. Kad bija vecā kupē, bija 2.2 quattro bija laikam, vai 2.3 quattro. Es jau aizmirsu, 2.2 laikam bija. Un bija viņiem kaut kādiem modeļiem digitālie spidometri, kuriem bija, es neatceros. Kādam dzinējiem bija jābūt iekšā, tur bija kaut kāds dzinējs un to uzreiz nāca. Skaidrs, kad UR quattro bija, tie bija vispār mēmākie aparāti. Šodien kādu urku gribētu iegādāties, bet viņas maksā baigo naudu. Labi, tu tad esi izbraucis ar šito. Man patikās. Audi cepura nost par šito. Es kā pasažieris varu pateikt to, ka man pavīzināja ne silts, ne augsts, bet vizuāli man viņš patīk. Var sakot, ērta forša mašīna. Pagaid, Manolīte gribēja stejiem ierāpties iekšā, paskatīties, cik te ir vietiņas viņā. Cik šajā aparātā aizmugurē, ja es apsēžos, kas mums ar vietām iekšā ir. Jā, vietiņa viss kārtībā ir. Vieta viss ir kārtībā. Elkoņu balsts. Ot, normāls elkoņu balsts. Glāžu turētājiem noteikti. Kur glāžu turētājs? Tev nav aizmēr glāžu turētāji, Manolīte? Toču nav. Vēl. Toču nav. Kas tas pa joku, Manolīte? Lai nebuhā mašīnā neviens. Toču nav glāžu turētāji. Labi, tā. Tā kā šitāds aparātiņš un ļoti skaisti aizmurs. Viņš izskatās šitām tumšākām lampiņām facelifta. Aizmugurējā daļa ļoti skaisti izskatās ar facelifta izpūtējiem, plakanajiem. Šitas man no šitiem vizuāli topā ir šitas. Kā ieraksta komentāri, kurš tevs topiņš, top pirmajā vietā no šitiem aparātiem vizuāli ir Passatiņš, vai BMW, vai Audi. Labi, Manolīte, lecam iekšā, nāc. Tu gribi ar bambīti izlēt? Jā. Nec iekšā. Vajadzēja uz strīpas stāties BMW ar Audi. Jā. Manolīte, kā saka, esam manā paradīzītē. Bet redzi, kas ir atkal šajā gadījumā. Skaidrs, ka nav godīgi viņus likt uz strīpas to Audi A6 ar šito BMW, jo šis BMW jau ir nākamās paudzes, kas ir A6 tiešais konkurence. Bet kāpēc mēs likām? Tāpēc, ka cenu kategorija praktiski tāpat ir. Šim cena ir 18 495 eiro. Tam bija 15,500. Mums prasības bija no 15-20, kādu mašīnu pastīties un piedāvāt klientam. Tā kā šajā gadījumā skaidrs, ka iekāp BMW liekas, ka ir jaunāka mašīna. Saka, ko gribi? Salons, jā, šitam ir. Šitam jau ir, te jūt, ka kaut kas jau svaigāks. Kaut gan Audi ir jaunāks par šito. Kura gada šitas bija? Šis mums ir 2018. gada, tāds pats gads kā Audi. Jā. Abi viena gada ir. Ko, Manolīte, lūdzu tev? Instrumentiņš. Ko izkastināsim? Klausies, bet pirmo reizi redzu jaunajā E61. mazo ekrāniņu. Es vēl nebiju redzējuši. Jā, ekrāniņš. Bet izskatās viņš stilīgi, ne? Viņš ir, ja skatās, paņemtu piemēram vecos, kas bija šitie visi, kam bija šitāda ekrāna? Piemēram, to pašu, nezinu, X6, visi piecīši paņem iepriekšējos modeļus ar mazajiem ekrāniņiem. Tu uzreiz, ka iekāp iekšā, tu redzi, ka maziņš ekrāniņš, un viņš izskatās kaut kā, ne tā kā savā vietā un nesmuki. Bet šajā gadījumā viņš ir mazais ekrāniņš, viņš smuki izskatās, tās maliņas glancētas ir uztaisīts. Un tāds, tā kā tāda viņam arī būtu jābūt, ka lielāks nemaz nav bijis. Patiešām forši izskatās. Labi, risinājumu izdomājuši BMW, kad var uztaisīt mazo ekrāniņu tādu, lai arī izskatās viņš smuki.
Kas tie baltie griezti, tad man līdz galam. Nu, labi, te gaišs Nē, salons. šitam iet kopā viss. It kā iet kopā, bet Šeit tā. iet galva gaišu, un te jau nav parasti tie pelēkie. Klausies, īsta BMW sēdēšana. Pasit. Nesaiz, nu grēj vietas nav. Nu labi, es nolaidies tādā auģi, kā šitik zem noteikti nepat nolaisties tajā. Pat pirmo reizi gribās man pacelties bišķi augstāk. Stūri kaut kā nav ļoti izvilkt. Man patīk, ka to stūrīt, tā es man bišķi garāks. Un man patīk, ka tā stūra bišķi izvilkt tā kā ārā. Automātiskās gaismas ir, viss ir saslēgts. Nu ko, Monolīte? Neskustināsim. Nu, pasatījies! Te ko? Skatījās, kāds zinēs šim ir speciāli. Saka, gāja gar aizmuguri garām. Tāds žuļīgs gāja gar aizmuguri, speciāli viņu runāja. Lai viņš nepaskatās. Bet labi neredzēja, taču nav. Zēri? Jā. Uz? Jā. Nu, labi. Nu, tad, ja uzminējas ar pirmo, tad redzēja. Reāli skatījās. Nepaspēju. Bet jau pats starts jau brauc. Labi, es ar Audi neizbraucu pie stūra, bet šitajā mašīnā iekšā ir siltāk. Nu, viņas abas bija augsts, nu tādā ziņā. Siltums ir tas, ka tu jūties bišķi mājīgāk. Te nav tas viss melnais alumīnijas, nav gaišs salons, black piano, visa skaisti apdarīt. Šitajā, jā, es jūtos, ja man tādu vajadzētu, nu skaidrs, ka es BMW, jebkurā gadījumā ņem, bet pēc kabinetiem, jā, šitam es dodu krietni vairāk balvu. Šitas ir, man Audi patīk kaut šitā vieta stūras, spidomērs un head-ups, kā izskatījās. Tad šitajā te viss ir ambient light, viss iekšā lampiņas var mainīt. Hei, BMW. Nerunā. Vasals, maž latgaliski, tiek saprot. Moin! Nai. Nerunā. Bet laikam mums tāpēc, ka mazais ekrāniņš. Jā. Hei, BMW. BMW assistance. Say a menu option. Open right passenger window. Say a menu option. A, ko tā menu option? Es gribu logu atvērt. Nav tādas opcijas. Man liekas, ka man vispār bembīšas ir forši tele. Hei, BMW. Pasaka, hei, BMW, pasaka, ka tev ir augsts, viņš ir temperatūra paceļ augšā. Tur var vienkārši brauc pie stūras, to viņi runām un varētu saļā. Nu, protams, tāda opcija baigi nav vajadzīga. Vienreiz es izmantoju tādu opciju, es kaut ko nevarēju atrast mašīnā. Kaut ko es gribēju atrast un nevarēju atrast, es pateicu, lai atrod manā vietā, viņi atrada to funkciju. Bet skaidrs, ka tu brauksi mašīnā pie stūras un nebļaustīsies, atver man logu, aizver man logu. Nu, ir foršāk braukt šitajā. Labi, nu šis ir svaigāks, jā, bet no katrā gadījumā šitajā es jūtos kā mājās. Cik šis kilometrs, šitam kilometri bija? 140,000 nobraukums šim ir. 140,000, 2018. gads un cena tikai 18,495 eiro. Tā kā arī ierakstam šim aparātam vērtējumu adekvāta cena, pa dārgu, pa lētu. Jo vēl daži prasa pa saviem F11, 15, 16 tūkstoši. Katrā gadījumā, nu labi, skaidrs, ka pa 15, 16 tūkstošiem tur būs ar M-paketēm, tur jau būs, kā saka, pilni un tā tālāk. Bet es laikam tomēr ņemtu tukšāku nākamo modeli, nekā pilnāku iepriekšējo modeli. Ierakst komentārā, tu arī sev izvēlētos labāk jaunāku modeli, bet nedaudz tukšāku ar vājāku dzinēju, vai tomēr ņemtu veco pilnu un ar dzinēju jaudīgāko. Jo par to cenu jau var nopirkt veco F11, kosmisku aparātu, 535 pilnu, 15. gadu kādu var paņemt. Jā, šitam jūtu, kad šitas īsts braucams BMW, ja paņem tādu pašu ar M-paketu, viņš jau ir cietāks. Šitas ir bez M-paketes uz mazajiem ritenīšiem, universālīts un brauc ar bedriem patiešām forši. Pat labāk nekā Audi. Labi, Audi ir sporta piekara bija. Tu Monolīte roka trīc pacēla no celīša augšā. Kājas trīc, viss Monolīte ceļ, blakus trīc. Kāpēc, ka ceļš tāds? Tāpēc, ka ceļi labi Rīgā. Jā. Nu, Monolīte, kā tev liekas, kāds dzinējs jau pēc skaņām, tu vari pateikt? Nu, 3 litru taču nebūs. No kāds? Nu, es nezinu, 2 litri. Vo, dīzels, benzīns. Nu, dīzelis, protams. Vo, ka neuzminēji. Ne? Benzīns. Šitas? Jā. Ko, tu motoru dzinēji dzirdi? Nu, kāpēc viņu nedzirdē? Tāpēc, ka benzīns. Dīzeli dzirdētu. Divnieks jau grabētu pa gabalu. Pasties. Bet skrien.
Skaidrs, te Audi labākais skriet. Šitam jau ir mazie zirdziņi. Šitas ir divturīgais. Pats parastākais, ja nemaldos. Taču taču benzīns bija. Jā. Tas īstenībā labi ir tie, kas meklē tagad 180 zirdziņiem. Tie, kuri tad ir cevišķi ar visiem DPF-iem, ar visu saskārušies, tad pēc pieredzes jau sāk palikt tā, ka jau biežāk prasa ar benzīna dzinējiem. Un šitādi ar benzīna dzinējiem pagaidām vispār mazi saražoti, un ja viņi ir, tad tie būs kādi 540, kuri maksās lielu naudu. Bet šitas ir 520, 180 zirdziņi. Principā tas pats 520 dīzels tikai benzīna dzinējiem. Tā pati gaita, es pat domāju, ka šis labāks vien kā dīzelīs 520. Es nezinu, kā šitiem, teiksim, motoriņi, bet F-sērija mums šitas 2 litri. Jā. Viņam labi tie motori 2 litrīgi. Nu, bet 520 laikam nebija benzīns F-sērijā. BMW fani ierakstīt. Ir 520 F-sērijā 2-litrīgi benzīna dzinēji. Viņiem ir 2-litrīgais, tas 528 ar turbīnām visām. Tie 258 zirdziņi tāds. Bet pats parastākais 108 zirgiem nāca kāds? Kāds bija pats parastākais 2-litrīgais benzīnieks? Viņiem bija tie 528, tie ir ar 258, tie jau labi skrien. Cik viņi labi paši dzinēja, cik slikti, es nezinu. Nav man bijis tāds nekad, bet vienreiz braucu ar 3. 328 karēju, labi, 250 zirdziņi bija foršs aparāts. Šitas ir pats bāzes dzinējs, kas vien var būt 520 benzīns. Nu, un komplektācija liekam paša bāzīte. Pati bāzīte, bet redzi, tomēr kaut kas te ambient lights ir piešķirts, es nezinu, man liekas, ka visiem viņš nenāca. Pa lielam, kas te? No ekstrām nekā jau te nav baigi. Vienīgais, laikam ekstra būs šitas, ka melna apdara ir, pa to es samakstāšu. Un gaismiņas kaut kādas. Tas nevar saprast, viņas var nākt bāzē vai nenāk bāzē. Bet katrā gadījumā, lai viņi arī būtu bāzes komplektācija, bet es nejūtos kā bāzes komplektācijā. Aizmugurē aizkariņa, kur ir. Aizmugurē aizkar ir. Nu, kas te no ekstrām laikam, nekas tāds baigi nav piešķirts viņam. No ekstrām nekā nav. Viss standarts, nav neadaptīvo kruīzes kontroli. Bet gadiņš labs. Jā, noskrējiens labs. Gads. Nobraukums 140 kaut kādu viens, vai cik tur bija. Bet grozīties pa pilsētu apkārt. No tos dīzeļus jau redz nokauja, visi braukāt pa pilsētu. Nobrauc dienā tur 20-40 km pa pilsētu ar dīzelīti, reksturējot labi. Viņš varbūt tērēs litru mazāk divus, bet ja paņem uz ilgtermiņu ar visiem remontiem, tas skaidrs, ka labāk pie katra 100 km labāk pieaugt 2 eiro klāt, nevis pēc 20 000 to visu naudiņu iegrūst remontā. Jā, pa pilsētu braukšana dīzela nepērka cilvēki. Jā, šitas ir ideāls aparāts priekš tiem, kuri braukā, pārvietojās ar pilsētu un izbrauc no tās kādreiz, nedēļa reizi ārā. Un piesilst ātrāk benzīns. Jā. Mašīnīte silta uzreiz, no? Bet skrien. Tāpat skrien. Nav neko viņš sliktāks skrējējis. Tāpatās neviens ne tos 300 zirdziņus izmantos pa pilsētu. Šito tāpatās, kur visi ar 300 aizskries, ar šito blakus noskries. Skaidrs, ka gribējis braukt pa kaut kādu Eiropiņu, kaut kur tālāk uz gabals un pa šosei gribējis izkustināt un ātrāk ieskrieties ir 150, skaidrs, ka sajūtīs to 2-litrīgo, bet līdz sataciņām vispār nekāda starpība. Skrien viņš kapitāli stūrējās, viegli, forši, servotroniks ir. Reāli forši, viegli brauca mašīna. Pat īstenībā, pat te gribās digitālo spidometru. Tā skatos šito spidometru, viņš ir digitālais, bet tas viņš parādīsim. Šitas ir digitālais spidometrs, bet instrumentu panelis, bet pats parastākais kāds ir. Un viņš pat īstenībā forši izskatās. Pagā, man picorka bija baltā sedanā. Man bija 2 litru arī benzīns. Tev bija 528. Es nezinu. Tā bija ar divām turbīnītēm laikam. 2-litrīgā divām turbīnām. Jā, 2 turbīnītēm. Tā bija, tev ņiprā bija. Bet man arī viņa patikās braukt. Jā, viņa bija ar 2 turbīnītēm bišķi savādāk. Šitam, jā, parastais instrumentu panelis, bet viņš izskatās diezgan forši. Tā kā parastais un tā kā analogais izskatās. Un man pat patīkās tā izskatās tā pelēkāk. Šitam tas nevis galīgi nāc tumši pelēks vai kāds maliņas smukas izskatās. Un šitas labs risinājums mazajiem ekrāniņiem. Kameriņi, klausies. Noskrēns man atceros bija ļoti labs, ka ņēmu 40, bija 2000. Tev bija viņš pasaiks aparāts.
Nu, paturi monolīti, lai mēs kaut ko neieskrienam. Kā? Diezgan ātri es arī viņu pārdevu. Pabraucu laikam kaut kādu pusgadu. Nu, cilvēks viņiem patīk šitās mašīnas ar maziem nobraukumiem. Bet, ja man tad jau jāsāk izvēlēties Audi vai BMW, nu, es jau kurā gadiem pa BMW būtu, bet nu, tieši par šitiem modeļiem BMW ir foršāk iekšā. Nā, bet skaidrs, ka tas jā, kā jau es teicu, vecāks modelis tomēr ir, bet pagaidām, ja man jāizvēlās tieši no šitām mašīnām, tad viennozīmīgi es šitajā lec iekšā un arī plus ir tas, ka benzīna dzinējs šim ir. Ja pa pilsētu, jā, benzīns, tikai benzīnu iesaka. Jā. Nu, labi, nav arī tā, kad jābaidās no tiem dīzeļiem arī. Mēs tikko bijām nopirkuši vienu BMW 19. gada un neatgāzes, bet cietās daļiņas. Un jā, ielikām filtru iekšā, atradām no Angļu ievestais bija filtrs, maksāja 1300, 1400 eiro, kaut kas tāds bija. Nu, ielikām iekšā. Ielikām iekšā un viss ir kārtībā. Mašīnīte brauc, aizbraucām, izmērījām cietās daļiņas, ar tām viss ir kārtībā, ripo. Attaisim, paskatāmies motoru. Tā kā nav jau arī tik traki jābaidās no cietajām daļiņām, tā kā viss te pārbijušies. Skaidrs, ka tas ir dārgs remonts, pa vēl te nav viņš, bet ja tu to izdari, un galvenais jau ir tā, kad tu nomaini to filtru, vajag jau saprast, kāpēc viņš bija ciet, un vajag arī saprast, vai tu neturpinās to pašu braukšanas stili, tu turpinās braukt pa pilsētu, tur mēnesī nobrauks 3000 vai 4000 dīzeli, tad skaidrs, ka tev tas filtrs arī būs vēlreiz ciet. Tā kā tev vienkārši tad ir jāizvēlās pareizo mašīnu priekš sevīm. Jo tie filtri paši no sevi neaiziet ciet. Es zinu, ka mašīnas brauc ar vienu filtru 300, 400, 500 tūkstoši, citas nobrauc 50 000. Tā kā tā problēma ir nevis pašā mašīnā, bet problēma pašā braucējā un mašīnas saimniekā. Tur vienkārši jāmaina mašīna, nevis filtru. Ko tu redzēji? Maza sirstiņa tāda. Es jā, uzreiz, ka maziņš motoriņš pasaka, cik tad tukšs daudz ir. Priekš vai astotnieku vieta vēl ir pasies. Kā saka, meisteriem servisā labi, viss kaut kur var jā, tev var iekāpt iekšā blakus un nomainīt visas detaļas. Tā kā, nu šitas man, tā kā ja skatītājs, bet potenciālais klientiņš, kurš man bija zvanījis, paprasīja, lai mēs kādu mašīnīti atrodam priekš viņa universāli no 15 līdz 20 000, tad pagaidām man tev piedāvājumā būs šitas aparāts. Un, protams, ja tu arī sev meklē mašīnu, tu vari droši sazināties ar mums, mēs tev palīdzēsim ar šitā pašu video piemeklēt kādu. Un es gribu apsēsties šitajā aiz sevīm, es nedaudz garāks par monolītu. Ciparus pārmetīšu. Pārmet numuriņus, es nedaudz garāks par monolītu esmu. Un kā šitajā sēdēt. Apsēs tieši tas pats, kas Audi sēdēt aiz monolīta. Monolīts tuvāk sēž, un te ir ļoti ērta aiz mugurē. Te ir ļoti ērta. Kas ar kapholderiem? Ir kapholderi. Reku jau viens liels plusiņš, ka šeit ir kapholders iekšā. Tad ir aizskariņa aizmugurē. Un skaistas gaismiņas šitās var nomainīt no zilām uz melnām, sarkanām. Aizmugurē sēdekļa apsilde. Nu, patiešām foršs aparāts. Cenu kategorijā no 15 līdz 20 000. Kamēr monolīts maina numuriņas. Paskatīsimies, kas mums šeit ir. Bagāžas. Šeit, kas šitie mums ir, vēl viens nodalījums pasties. Tā, šitam laikam vēl būs loks taisīsies atsevišķi šodā. Jā, īstenībā it kā forši ir, kad tu vari pieiet pie mašīnas, ielikt kaut kādu sporta somu, lai nav jātaisa viss bagāžnieks. Bet tajā pašā laikā, labi, nu es 1,90 m, man vēl to ir ērti izdarīt, bet monolīts, ka cik monolīts, tā 1,50 m bija? Jā, tev varētu izņemt kaut ko no bagāžnieka. Man pirms līdz galam nav, nu kāda 50 ziemā klāt, ar melnu jacīņu smuku uzpucēt tikko pasties no Turcijas ievesto. Nu kāda tad Turcija? Tu pieeji klāt un tu uzreiz atduries pēc šeit. Parasti universāļiem visiem, kā likums aizmugurē daļa mašīnas ir ļoti netīra. Nu, es pieeju klāt jau, lai es paņemtu, man jau jaka pieskarās. Tā kā šito funkciju es noteikti neizmantotu. Tā ir tikai pa lielam viena liela problēma. BMW, kā saka, braucējiem, jo šitās vietiņas mēt viņiem izpūt. Zinu, ka vecajiem izpūt, labi, šitam vēl tas viss ļoti tālu nākotnē. Bet tā opcija katrā gadījumā, ja manai mašīnā būtu tāda, es viņu noteikti neizmantot.
Tā kā, nu ko, vērtējam, kuram jūs dodat pagaidām 1., 2. vietu, un tad izbrauksim ar Volkswagen Passātiņu, kas mums te vēl ir pie bāciņām. Kā viss bāciņas, viss. Bet viņš izskatās ļoti elegants. Jā, šitā krāsa vēl tāda interesantā, kas Akadēmiski. daudz negrib mazgāties, ņemties ar mašīnu, putekļus uz šitās baigi neredzēs. Tāda praktiska krāsa. Jā, akadēmiska krāsa, nav standartiņš melna, balta, palāka, tā kā, nezinu, bronzas, kas kāda viņa skaitās krāsas pār? Vitās tam bļaus izsaka, ka viņa ir palāka, bet viņa kāda krāsa, zelta, bronza, kas? Nu, kā uz zeltu, ka saulīte paspīt, tu točno uz zeltu. Jā, un Michelin riepiņas ir so. Nu ko, Passātiņa, nu Manoli, tu jau izbrauci Passātiņu. Aha, kāpēc ne? Lec iekšā. Pasarāci. Passātiņš mums ir 2019. gada. Pats jaunākais. Pats jaunākais šitajā barā. Un tu pārbaudīt, pats jaunākais un vislētākais. Jā. Nu ko, macam Passātiņā iekšā. Nu te jau jūt ekonom klasa. Bet Tepat ir tā īstā paskaties, kā Passātas. šitas žužuž, te viss aizšķiet. Šitas ir skrutākais no visiem trījiem. Jā. Bet te uzreiz tā Passāta īstā smarža iekšā ir. Šitas īstais Passātiņš Bet klausies. vietas, man liekas, viņā būs visvairāk no visiem. Iespējams. Redz, viņš ir tāds viskantainākais no visiem, un tad viņš, es domāju, būs visietilpīgākais. Passāta un cena ir 12 995 000. Un, labi, tie, kas skatās Passātiņam, nolaist lejā 500 eiro no cenas. Lec? Jūta divnieku, kā saka, duraciņa mazo motoriņu. Divnieks duraciņš tiekšā ir dīzelīts. Pulksteņi paskatī. Jā, dubuls neplīst viens te, viens šeit. Kam viņi te divi vajadzīgi? A tev var izvēlēties kādu gribi? 17 gabaliņi. Taču zini? Jā, plus mīnus. Kas te vēl ir? Kārmeņu. Ieslēgt varbūt, ne? Aha. Akordeons. Un šitās pogas, kas ir nefiziskās, vienkārši tači, bet man viņas nepatīk. Spaidot. Vehicle navigation, kas te radio apconnect, kas te Apple CarPlay būs apconnect, kas Apple CarPlay vai nav. Nu ko, Manolīti kungs, izkustināsim. Šitas nav, kā saka, baigi bagātīgs ar aprīkojumu, bet digitālais spīdomētājs ir. Navigācijas sistēma ir, sēdekļa apsildi ir, autostops ir, kēles ir, adaptīvā kruīza kontrole mums ir. Un tas laikam arī viss. Nu, izbraucam. Ko tu tur spaidi? Pasa Manolīts jau uz vietas kruīza kontroles aštapselēja. Все, let's go. Nu, turies, kā saka. Jā. Tagad tik sākas. Šitam būs vienīgai no visiem šitiem diviem aparātiem DSG kārbiņam. Nu jā, šitam uzreiz redz, ka viss ir domāts par praktiskumu un cenu. Skaidrs, ka šitas no visiem trījiem jauns maksāja vislētāk. Es domāju, ka BMW bija pa procentiem 40 dārgāks, 30, 40, un Audi praktiski tieši šitie modeli reiz 2 būs. Audi, es domāju, par šito cenu varēja nopirkt 2 Passātiņas, ka pirka kāds Audi, nu apmēram. Kāda stūrī te baigi interesanā? Ir kā plāna hrapēmaša. Tāpēc, ka BMW un Audi tās stūrīs ir biezāks. Tas tā kā plakanā stūra liek. Jā, viņa, jā, reku tā kā kante asāk iet. Viņa bieza šitā, bet šitā viņa plāna, jā. Sanāk šitā un šitā. Nu, aiziet. Nav te uzreiz. Duha pamaz bišķi. Jau. Klausies, sako, duha pamaz. Cik tā viņam sirdziņa ir? Nu jā. Te vajag stage 3. Šitas ir 1.6 dzinēņš dīzels un 118 zirga spēki. Tos uzreiz jūt, ka tā ir 100-nieciņš. Bet, ja tā skatās, ja noliekt atkal 118 zirgi, Audi ir 270 zirgi. Nu nav tā, ka galīgi diena pret nakti, ka šis vispār nebrauc uz priekšu. Ko tu rocies? Skatos, kas ir tās interesants. Nu ne jau braucot pie stūras. Warning. Jā, kas? Nu jā, te visi ir daudz ietilpīgāks nekā BMW un Audi. Bet nu katrā... Braucam 60, rāda 4 litriņu tērē.
Jā, šitas būs, kā saka, stāsts par ekonomiju šajā mašīnā. Ja tu gribi patiešām braukt super ekonomiski, tad skaidrs, ka tev ne BMW, ne Audi nederēs, un tie būs gan apkopējs dārgāki, gan degvielas ziņā dārgāki. Ja tu brauc ikdienā daudz kilometrus un pa visu Latviju braukā, tad noteikti, ka tev ekonomiski visizdevīgākais pirkums būtu Passats. 2.6 dīzels, tur jau tālāk jāskatās, kurš tur ir uzticamāks un kurš ir labāks, bet katrā gadījumā Passatiņš no šitiem būtu visekonomiskākais, jebkurā ziņā remontos, patēriņa ziņā. Nu, nepavēlt arī Passatus un Škodas Superbus, Octavijas visas firmām pērk, jo tas tāds, kā saka, visizdevīgākais braucamais gan apkopēs, gan remontos, jo BMW vai Audi tomēr būs izmaksu ziņā dārgākiem. To stūrīt neprasās ārā vairāk izņemt? Šķiet, jā, bišķi. Es varu, ka nevar aizsniegt viņam. Nav iepūt failā. Pagad, ir kaut kāds arī sporta režīms? Jā, uzlēja tāpat kā Audi. Kurāds? Ir viss, Sport 5. Sport 5? Jā, viss paņeslais. Jā. Aha. Bet skrien. Конечно. Saka, skrien tāpatās, lai cik dīvai nebūtu. Jo nav tā, kad pēc loģikas it kā vajadzēja būt 118 zirgi, tad Audi ir 270, kad Audi būtu 2,5 reizes ātrāk jāskrien. Nu, tā arī nav. Viņš skrien švakāk, jā, bet... Mīkstama ziņā, man liekas, un pagaidām, ko braucam. Nē, BMW pirmā vietā, jā. Nezinu. BMW pirmā vietā, jo man liekas, ka BMW bija lielākie baloni, man liekas, riepas. Bet BMW mīkstā gāja. Arī tas diezgan mīksta. Nav ciets, cietākais būs Audi no visiem. Bet Audi bija sporta S-Lines. Ar S-Line, ja mēs paņemtu Audi bez S-Line, kas būtu godīgāk šajā visā bariņā, tad noteikti Audi arī būtu komfortablāks par Passati, noteikti. Bet šitas ir... Bet ar Passatiņu šitā labāk braukāt, liekam, visu laiku sporta režīmā mēs brauktam. Jā, tāpēc, ka tev vismaz sporta režīmā. Paga, kas te notiek? Man liet milicija. Katrs tagad pats pa sevīm. Paga, kā te var griezties, negriezties? Pats pārbaudīsim. Mēs esam monolīti šajā vietā. Bieži vien griežamies riņķi un vienmēr aizstāv uz jautājumu zīmes. Drīkst šeit tā griezties, vai ne? Jā, labāk bišķi pagaidām. Tad tu tās uzzināsim. Bišķi jāpagaida. Instants aizbrauca. Monolīts tās pēkšņi laipnis palika. Man šitas DSG kārbās nepatīk, tas starts. Šo beigam. Es paņems laiz prom. Nas nīda goņat, bet šitas tas nav baigi beidzēja mašīna, kā saka. Tā neizskries. Kad tu pēdējā reizi no milicijas esi beidzis? Nekad dzīvē. Ja pat tas bija, kā saka, давно и неправда. Nu, kā jā, ka vienkārši viņas nepamanīja un aizbrauc. Nē, agrāk kā, teiksim, brauc ar mašīnu, te bija to, žurciņu, brauc vai 2-litrīgo benzīnu vai 2,5 tā plitiņa, kur bija, un viņi stāv no ar Volgu, tevi, teiksim, kaut kur tur, stādina, kur tur zīma 50, tu tur brauc 150, agrāk, kā saka, milicija pat baigi un nedzinās pakaļ. Kur viņš kamēr iekorbulē to Volgu, viņa vai no 95% no pirmā škēliena nepieliks, un tu ar BMW ar to pašu žurciņu jau esi aizbraucis līdz, kā saka, līdz piceram. Jā, kurā gadā tev bija žurciņa? Man kurā gadā bija? Tā bija 320. plītiniece, jā? Jā. Reikini tas jau. Jezu, kurš tas gads? Jāņem 25 gadu atpakaļ. No šī gada un skaita 25 gadu. 2000. Jā. Kaut kas tā sanāk. 2000 gads. Līdz jau 2000 žurciņa nesājās. Vismaz zināja, kas ir manta, pareizi aparātiesies. Bet forši bija tajā laikā žurciņa, ne? Ļoti forša mašīna te bija, jā. Kā mēs viņu meklējām? Jēzus tās mašīnas. Visu Latviju vajadzēja atbraukt. Lietuvu, Latviju, visu. Un beigās, ko nopirka? Principā tur patās Reizeknē, paliela. Bet bija ļoti tajām žurciņām, es nezinu, kas tur bija. Izskatījām tad kaut kādas 10 mašīnītes. Bet kaut kādas tās 8, viņa negāja kaut kā. Viņām ir ļoti bija labi jāiet tam, 2 litru priecē. Bet, zini, kas es tev pārtraukšu?
agrāk, tagad es neesmu to vairs novērojis, bet tie, kuri agrāk bija pabraukājuši svaigākiem 3.8, 3.9, X5, bija vienmēr viena lieta, ko es biju pamanījis BMW ceļš, es vairāk BMW tajā laikā braucu, un es biju pamanījis to, ka, ja mašīna neiet, viņa tērē vairāk. Ja viņa iet, riktīgi kā pienākās, viņa tērē mazāk degvielas. Un mašīnām nekāda defekta nebija, un mums bija daudz tās mašīnas, ir pārdošanās apriecīgi, paši braukājām ikdienā ar viņām. Un vienmēr tie kā mašīnā, ja viņa, kā saka, bija gājēja, skrēja kā pienākās uz priekšu, tad viņa netērē degvielu, un tās, kuras neskrēja baigi, viņas tērē vairāk degvielu. It kā runājot, par citiem meistariem bija pļāpājis, prasīja, kāpēc tāda situācija ir. Un it kā daži mēģināja izstāstīt to tādu ideju, ka kā mašīna ir iebraukāta. Ja tu nopirki jaunu mašīnu, kā tu viņas iebraukājas, tā viņa arī visu dzīvi iet uz priekšu. It kā tam baigi nevajadzētu būt, sakarīgam, likuma sakarīgam, es nezinu, bet varbūt ar kāds ierakstīt komentāru, kāpēc tā bija, jo tās mašīnas bija patiešām pasvaigas un nebija nekāda defekta, nekas, bet ļoti daudz mašīnām tas tika novērots, ka ja viņa nebija tāda, kā saka, asa, tad viņai bija patēriņš liels, ja viņa bija asa un jaudīgāka, tad patēriņš bija mazāks. Iet runa tieši par identiskiem aparātiem, tur par tiem pašiem 3.9. Vienādi dzinēji, vienādi modeļi, identiski viss vienāds ir. Un jā, tie paši gadi arī, lai nav tā, ka tu kāds atšķirās pa pāris gadiem, vecāks dzinējs, jaunāks. Bet tas bija novērots tieši ar konkrētām mašīnām, tieši konkrētiem vienādiem dzinējiem, kad viens, kurš skrēja, tas mazāk tērē, tas, kurš neskrēja, tas vairāk tērē degvielu. Tā kā būtu interesanti, varbūt kāds to bija atklāts tajā laikā un ierakstīs komentāru, kāpēc tas tā bija. Monolīti. Tāpat kaut ko ieskan, jā. Skrien. Atkal pateikšu, ka pa pilsētu pilnīgi pieteikšas 1.6 dzinējiņš. Pilnīgi pietiekoši. Kaut gan atkal pa pilsētu dīzelī daudz nenobraukās. Bet pa Latvijas ceļu pilnīgi pietiek. Soltaceņu savu pa trasī tika braukt. Jā. Ja tu braukā pa Latviju, pārvietojies pa šosejām ātrāk, kā saka, nepārkāp noteikumus, tad noteikti, kad ekonomija ziņā šī pirmā vieta. Točni nav priekš gonkām domāt. Vienkārši braukt, pārvietoties no punkta A līdz punktam B, kā saka, ļoti ekonomiski. Jā. Un starp citu, šitās 3 mašīnītes mums ir savākts. Viena ir priekšpiedziņa, viena ir pilnpiedziņa un viena ir aizmuguras piedziņu. Ieraksti komentārā, kuru tu sev gribētu labāk piedziņu, kuru tev vairāk patīk, priekšpiedziņa, pakaļpiedziņa vai pilnpiedziņa. Es dotu priekšroku pakaļpiedziņā. Tas visforšākais, visinteresantākais piedziņas veids manā uzturē. Monolīti, tu jau noteikti pa pilnpiedziņu. Laikam, jā. Pa pilnpiedziņu. Tā kā labi jau šitam, kā saka, universālim BMW, tā arī tur aizmugurē velkošā. Laikam. Jā, galvenais labas riepas ir. Visu dzīves braucis ar aizmuguras piedziņu, nekādas problēmas. Un daudz atkal metīsies virsū, ziema atnāks. Visas ziemas es izbraukājis, visas pagalmas izbraukājis. Uzliekam labas riepas un viņas neuzbrauc bērniem. Reku bērni kamerā bija tikko. Tu pat dzīvo Ludzā ar savu aizmuguri? No Ludzā, jā. Ludzā ir cita runa, bet tur es runāju par sevi, jo katram jau jāapsver savas iespējas, kur braukāt. Jāizplāno savu maršrutu, pa kuriem tu braukām, pēc tā arī tev jāvadās, kādas riepas tev vajag un vispārējo. Jo katrā gadījumā pa turiem, kur es braukāju, man noteikti nekas vairāk kā aizmuguras piedziņu velkošais nav vajadzīgs. Protams, atnāk ziemiņi, interesantākie. Ko, Monolīti? Esam izkustinājuši 2 aparātus, es gribu tev liekāpt aizmugurē apsēsties. Gribu iesēsties aizmugurē šim aiz Monolīti, jo katrā gadījumā pagaidām pirmā vieta, kur es sēdēju, vairāk vietas ir pie cita, un tur bija patīkamāk nekā Audī sēdēt. Un Passātiņā, Passātiņā Monolītais te gan ir daudz vietas. Jā, Passātā ir vairāk. Passāts vietas ziņā. Pasātiņš būs ietilpīgākais. Ļoti nepatīk, ka mašīnā šitās lietas uzstāda. Lietas alkonas nērts, ieliks kafiju ar roku, uztīs kafiju pa gaisu. Bezjēdzīgi parikte. Aizmugurē aizkaraņina, šitāds kabinetiņš. Aizmugurē vienas zonas klimata kontrola. Ko, Monolīti? Kurš ir tavs favorīts? Ārpuses pa braukšanai Audi, salons liekam būs vislabāk BMW. Passātiņš vienkārši prasts, ekonomisks un no šīm 3 mašīnītēm pats lētākais. Un pats jaunākais. Un visekonomiskākais. Un jaunākais un ekonomiskākais. Jā, tā kā es, protams, izvēlos BMW, jo tas ir benzīna dzinēju, tas ir saloniņā viskaistākais, visforšākais.
pasātiņš, jā, nu es braukātu lielas gabalus katru dienu vismaz pa 300 km, tad noteikti būtu jāizskata kaut ko ekonomiskāk. Šajā gadījumā pat cik daudz nebraukāt, man tāds bembīts derētu. Un, protams, ierakstu komentārā, kurš būtu tavs favorīts no šitiem. Un, jā, tas, kurš prasīja mums padomu, kādu mašīnu iegādāties no 15 līdz 20 tūkstošiem universāli, tad man atbilde tev ir BMW. Monolīts saka... Ja pasātu pa 12, kamēr šo naksies cena, un nedomā. Jā, es ieteiktu tev katrā gadījumā BMW, bet tas ir mans ieteikums. Un vislabāk jau tomēr pašiem atbraukt uz vietas, izkustināt mašīnīt. Ar viņām varam veikt testa braucienus, paprastu pārdevējiem, veči vajag izbraukt, lai ciekšā izbrauc, un tad jau tu noteikti vislabāk sapratīsi, jo varbūt tās kāds atbrauks, izbrauks ar BMW, ar Audi, un pateiks, ka viņam visvairāk patīk, kā šis pasāds brauc. Tā kā viss atkarīgs no cilvēks, katram sava gaume, un tas, ko tu nopirks un ar ko tu pats brauks, tas tad arī būs vislabākais priekš tevīm. Nu ko, paldies, ka skatījāties šito video, ieliec laiku, piesako un līdz nākamai reizē. Jā, visiem čau, brauciet Klais Stilā 31, nopirksim, pārdosim, visu izdarīsim, kā saka, viss būs štokos. Nu, tīras sirds. Jā. Kā jā, visiem jauku dienu, čau, čau.